Basketbols man ir paticis vienmēr, kopš sev atceros, kopš sāku trenēties. Basketbols man ļoti ilgi nesanāca. Tad nāca viena vasara, kad kaut kā es izaugu, gribētu teikt, ne tikai fiziski, bet arī kaut kā mentāli. Un tā bija arī tā sezona Jaunatnes līgā, kad man tiešām paša statistika sāk iet uz augšu un es saņēmu uzaicinājumu uz U16 izlasi. Es sapratu, jā, kad basketbols ir mans. U18 izlasē jau es biju komandas kapteinis un sapratu, ka basketbols ir kaut kas tāds, ar ko es varu pelnīt. Esot koledžā un spēlējot tur, kad bija jāveic tā izvēle starp, ko darīt tālāk, tad jau pēc otrā gada jau tas likās diezgan viegli, diezgan pašsaprotam, ka jā, basketbols gribēšu spēlēt arī profesionāli. Ko man nozīmē basketbols? Šobrīd noteikti basketbols ir tas, ko es daru, tas ir mans darbs. Negribētu to nosaukt par slogu, bet es izjūtu atbildību pret tiem cilvēkiem, kas man tic, un tāpēc es to daru. Basketbols vienmēr kaut kādā ziņā ir bijis tas, kas man patīk, un tas nav tikai spēles, es izbaudu arī treniņus, un man patīk visas basketbola process, un es domāju arī tāpēc es joprojām to daru, jo varbūt tā interesanti liksies, ka basketbola treniņos es zaudēju enerģiju, nometu kalorijas, bet tajā pašā laikā es ar basketbolu varu iegūt tās emocijas un uzlādēties visam citam, darot to lietu, kas man patīk. Tas var būt pozitīvs un pozitivitāti izstarot arī ārpus tā. Ja man jādomā, kā basketbols man ir mainījis, sākotnēji basketbols iemāca milzīgu laika menedžēšanu, un tad nākamais, ko mans basketbols ir iemācījis, droši vien ir attieksme pret darbu, cik ļoti daudz cilvēku uz tevi paļaujās, un basketbols tev iemāca, ka nevar visu atstāt tā pusratā. Ja tu iesāc treniņu, tad cilvēki paļaujās, ka tu viņu aizvedīsi labu līdz galam, ka tu nepadosies pēkšņi kaut kur vidū, un tas pats pārnesās arī uz spēlēm. Visvairāk cieši basketbola dēļ mana ģimene. Tas, cik daudz projām es no mājām basketbola dēļ, ir tiešām bieži. Un man pašam sāp, kad es nevaru būt mājās tik bieži, cik es gribētos, bet es domāju, ka man tuvie izjūt to vēl vairāk, pavadot tos vientuļos vakarus, zinot, ka esmu kaut kur prom. Vai tā ir Āzija vai otrs okeāna krasts, bet tā tuvības sajūta reizēm pietrūkst, bet citreiz ilgāk esot prom, tu vēl vairāk spēj novērtēt to tuvumu, kad jūs esat kopā. Sezonas laikā brīvais laiks ir kā ir. Tā jau var tikai domāt, kad mēs trenējamies tur cik 2-3 stundas dienā un viss, bet visu pakārtojot ar visām procedūrām, vispārējo braukšanu un tā tālāk, tad treniņiem tu velti savas 4 stundas, bet tu jau rēķinies, ka tev nākamajā dienā varbūt ir spēle, varbūt ir vēl kaut kur jāceļo un vēl kaut kas tā kā baigi tādām aktivitātēm, atpūtai ārpus tā laika vai iziet ar čomiem kādā vakarā, nezinu, ārā pasēdēt. Sezonas laikā tas ir diezgan nereāli. Tā kā, jā, basketbols savā ziņā aktīvās sezonas laikā pilnīgi noteikti ir tavs dzīvesveids. Kļūt par augstu līmeņa profesionāli, svarīgāk droši vien ir neatlaidība. Cīņa līdz galam, tas, ka ja tu nostādīsi sev mērķi, tu uz viņu ej un ej līdz galam, tu nepadodies kaut kad pa vidu. Tas atspoguļojās katrā spēlē, kad neatkarīgi no tā, vai tavu komanda ir plus 20 vai mīnus 20, kad tu spēlē to spēli līdz galam, tu nevienā brīdī nenolaid rokas. Man jāsaka, ka man ir baigi paveicies ar treneriem savā dzīvē. Gribētu teikt, ka viņi visi ir bijuši tādi baigie mentori un motivatori un pārliecinātāji. Un man liekas, tas tajos treneros svarīgi, kas man jāsaka arī tagad par šī brīža Rīgas Zeļu, mūsu treneru Juriju un Braško, ka tajā profesionālajā basītī basketbolu māk spēlēt visi. Trenerim galvenais ir motivēt spēlētājus, pārliecināt viņus, parādīt, ka viņš viņiem tic. Visi notic tai lielākajai idejai, ko treneris ir uzzīmējis, un ar tiem motivatoriem man gribētos teikt dzīvē tiešām paveicies un būšu mūžīgi viņiem visiem pateicīgs. Šobrīd manā lielākā motivācija droši vien ir tas, ka cilvēks man paļaujās un es vienkārši nevaru likt viņiem vilties. Un ģimene, viņi paļaujās, ka es darīšu savu darbu, ka es viņu darīšu labi, ka es varēšu par viņiem parūpēties. Un protams, tie ir arī mani komandas biedri, ne tikai komandas biedri treneri, kas paļaujās. Un man kaut kā šis, tā teikt, spiediens, mani tas patiešām motivē.
Profesionālais sports, diemžēl, nekādīgi nevar iztikt bez traumām. Ne tikai es, ļoti daudz arī citi eksperti, kas man to ir teikuši, ka preventīvi tam gatavojoties no tām var izbēgt. Pirmām kārtām tā ir jābūt atpūtai, otrām kārtām ir kaut kādas masāžas, un trešām kārtām tie ir papildus gadžeti, kaut kādi atjaunošanās zābaki, vitamīni un tā tālāk. Tas viss ir jādara ikdienā. Tas, protams, atkal paņem laiku, kaut kādā ziņā arī pacietību to veikt, bet tā, diemžēl, profesionālā sportista ikdiena, ka tu tam esi parakstījies, tavs ķermenis ir tas, ar ko tu pelni naudu, un tāpēc tev savā ķermenī ir jāieguldās. Pietiek ar spēles starta signālu, to bumbas pamatiem gaisā. Pirmais kaut kāds kontakts ar pretinieku, un man jau sāk tas vārīties, tas, kad es vienkārši gribu viņam iesist tādā nepārnestā burtiskā nozīmē, ka es esmu laukumā, es cīnos par savu uzvaru. Man neinteresē, kas to es man pretī, kad parādās tāda jauna franča puse, ko iespējams apkārtējie ikdienā nemaz neredz, kas reāli iznāk ārā tikai tajā spēles brīdī. Gribētu teikt, ka man gribētos kaut kad arī izkauties laukumā tā pa īstam, jo tās emocijas, ko es dabūju no basketbola, kas noteikti neparādās tādā manā ikdienā. Esmu daudz mācījies. Basketbols nav viss. Ir uzvarētas spēles, ir zaudētas spēles. Pēc zaudētām spēlēm galvenais nenokārt galvu pārāk zemi, jo dzīve jau turpinās. Mans koledžas basketbola treneris teica, ja tu ieliec visu savu laimi parastā gumijas bumbā, tad tu nebūsi laimīgs cilvēks. To kaut kā es iemācījies neņemt pārāk pie sirds, bet pāršķirt lapus un domāt, kā mēs varam vienkārši būt labāk nākamajā spēlē. Amerikāņiem ir tāds teiciens, you work in the dark so you can shine in the light. Un es gribētu teikt, tas tāds labākais salīdzinājums par sportistiem, jo viss tas treniņu darbs, ko tu ieguldi, tas tai lielākajai publikas daļai paliek aiz aizskara. Viņi redz tikai tos foršos, tos brīžus, kad ir spēles, tās emocijas. Bet tā basketbolas dzīve nav tikai tas foršās emocijas. Tur ir tūkstošiem, miljoniem stundu smaga darba, kas ir ieguldīts nevienam neredzot. Individuālie treniņi, komandas treniņi, visas procedūras, viss, ko tu dari sev, tikai lai tu varētu justies vislabāk un spēlēt vislabāk tad, kad skatītāji nāk un uz to skatās. Work in the dark so you can shine in the light.